cerēsim, ka viņš tomēr paliks patriots. Par spīti tam, cik slikti viņam iet dzīvē. Pagaid. Ko viņš grasās tagad darīt? Cerēsim, ka viņš nedarīs muļķības. Cienītājs, nedariet muļķības! Ak, nē. Cerams, viņam viss būs kārtībā. Šeit ir redzams iepriecinošās ziņas, ka latvietim nav izdevies pamest Latviju. Viņam nav izdevies izdarīt pašnāvību. Viņš tomēr ir palicis īsts Latvijas patriots. Un viņš ir laimīgs par to, ka viņš ir palicis Latvijā. Ai, kāds optimists no viņas starā. Domājiet, to kameru projām cilvēkam neveidas un jums vēl tas jāfilmē! Labvakar! Esiet sveicināti brīnišķīgajās, labajās vakara ziņās. Mēs esam atnākuši uz Asins donoru centru šodien. Precīzāk, mēs esam iznākuši no viņa, jo mēs bijām atnākuši uz kādu laika. Un mēs gribējām pateikt, ka labie darbi Latvijā ir sastopami arī parastām ielām, kas atrodas šeit, Agenskalnā, kur mēs stāvam šeit, tikko esam nodevuši asins un palīdzējuši kādam latvietim. Tikā nav tā, ka Latvijā ir tikai sliktās ziņas. Mēs tad dabījuši ar paciņas. Jā. Un kā iekšā bija kāds sajūts bija to darot? Šausmīgs. Nedariet Mums ir šausmīgs lepnums to darot. Lepnums par to, ka mēs varam palīdzēt savai valstī un darīt arī labus darbus. Par spīti tam, ka notiek ārkārtīgi sliktas lietas. Jo visticamāk mūsu asins ir izglābuši kādu mazu bērniņu. Vai arī kādu vecu sievieti. Bet liels paldies! Šeit arī kopā ar jums bija Reidis Vilnītis un Ārtis Brants. Labvakar! labvakar! Mēs atrodamies šajā saulainajā vakarā. Ļoti jaukajā saulainajā, protams, pie biznesa augstskolas turība. Šodien mēs vēlējāmies jums pastāstīt par labajām lietām, kas notiek Latvijā. Šodien ir 4. aprīlis 2012. gada. Jā, un šodien ministru kabinetā tika pieņemts lēmums, ka 23 miljonus viņi atdos pirmsskolas izglītībai. Tas nozīmē, ka ne tikai turībā būs tāds skaists ēkas, jauni izkārtots, iekopts sporta laukums, tālāk redzam basketbola grozi, bet arī bērndārzos būs tādas lietas. Protams, ne 3-metrīgi basketbola grozi, bet būs. Tā ir ļoti iepriecinoša ziņa, zinot to, cik švaki mūsdienās iet ar bērndārziem Latvijā, kad ir jāgaida ļoti garas rindas. Jā, un bērni būs attīstītāki. Viņi skolās sāks iet jau ar stabilu pamatu. Būs ielietas stabils stiegrabetona pamats. Jā, un vēl, jūs zināt to veco labu anekdoti, ka piezvana no bērndārza. Labdien, ir pienākusi jūs dēla rinda? Nē, mans dēls ir iesaukts armijā. Nu, mēs vēlamies, lai tādas lietas vairs neatkārtotos. Viens no labiem darbiem vēl, ko mēs varam izdarīt šajā pilsētā, ir izlabot vidi, jo reāli, kurš cits to darīs, ja nevien mēs paši. Tāpēc es, lūk, tagad došos šo zīmi iztaipot. Viņi diemžēl neturās, vai cik žēl, bet viņš centās, viņš tiešām centās. Iztaistot, cik tālu vien var, un tāpēc es šeit palikšu, un tiešām, un visu būšu stāvēšu turē. Labdien! Labdien! Mēs šeit esam atnākuši šodien uz RCK koledžu, kur mēs jums vēlamies pastāstīt par vienu labu notikumu, kas ir nesen noticis Latvijā. Ir pieņemts likums, ka tagad vairs nevajadzēs cilvēkiem pasas. Pasas mēs varēsim mest prom, viņas nebūs jāizmanto. Bet ir ievests jauns, moderns EID karte. Ir ieviesta EID karte, kas darbojas tāpat kā pasa. Viņi ir kredītkartes lielumā, un
tu viņu var ņemt līdzi jebkur. Viņi dara arī veikalos, tā tālāk. Bet Latvijā pagaidām ir izsniegts tikai 850 šādas kartiņas. Un viņas ir izsniegts deputātiem, mūziķiem un citiem, kas var viņas atļauties. Protams, viņas nav tik dārgas. EID karta maksā 20 lati, bet dažiem cilvēkiem tas tomēr ir mazliet par dārgu. Bet es domāju, ka drīzumā, tuvāko gadu laikā, EID karta var tiešām būt katra cilvēka makā un daudz izdevīgāk nekā nesat līdz klasi. Nav arī bailes par to, ja tu pazaudē šo karti, tev nav jāuztraucās. Tas nav tā kā pasa, tev nav jāiet uz valsts pašu dienestu un jāatjauno viņu par baigākajām summām, jo tu esi sistēma. Viņi to var uztaisīt pa 5 lati. Šeit bija Reinis Vilnītis un Ārtis Brants. Labdien, jūs sveicina labās ziņas! Mēs esam Mangaisalā un pavasaris šeit ir pilnā sparā. Dažiem cilvēkiem tomēr pavasaris nav galvā. Viņiem galvā ir klinšu kāpšana. Tie ir Latvijas alpīnisti. Arī Jānis Ruģēns ir Latvijas alpīnists, un viņš nesen ir uzstādījis labāko rezultātu Latvijā un pasaulē klinšu kāpšanā sacensībās bobē. Šī ir tā vieta, kur latviešu alpīnisti un klinšu kāpēji var trenēties klinšu kāpšanā. Par velti un bez kādiem citiem traucēkļiem netraucēti un citi cilvēki arī apbrīnot. Paldies jums par uzmanību. Šīs ir labās ziņas. Tas bija arī viss brīnišķīgajās labajās vakar ziņās. Skatieties mūs atkal jau nākamā trešdiena. Visu labu! Paldies! Kā tad mēs atrodamies sabiedriskajā transportā? Un kā redzam, šeit ļoti daudz vietas, kur stāvēt. Un tas ļoti apsveicami. Daudzās pilsētās, piemēram, Tokijā, ir tā, ka tiešām tur cilvēki ir ieskrieni un lec iekšā transportā. Labdien! Mēs esam šeit atnākuši šodien, un mēs atrodamies Kojās. PCK Kojās. Un šeit mēs vēlējāmies jums parādīt to, ka šajā valstī studentiem ir kur palikt par lētām naudām arī. Kojas maksā tikai 9 lati mēnesī, lai šeit palikt. Varbūt mazliet tomēr vairāk, bet tas tāds svarīgākais. Un kā jūs redzat, šeit mums valsts apmaksā lielu plašumu, kur dzīvot, kur palikt, kur iztērēs dekoratīviem atpūs, stāvties soliņi. Galdiņš, dīvāns, pat galdiņš, pat žalozīs, ja kāds grib, var pielikt. Un tas ir ļoti labi, man liekas, ka dod tādu iespējas valsts, ka nav viss tik slikti, kā izsāc. Labdien! Aptur. Kurš pirmais? Mēs atrodamies šajā jaukajā saulēnajā dienā. Un šodien mēs vēlējāmies jums pastāstīt par labajām lietām, kas notikušas Latvijā. Un šodien, 4. aprīlī, sāksim ar to, ka labākā diena, ka šodien... Labvakar! Šodien, 4. aprīļa priekšvakarā, kad saule jau riet, un mēs atrodamies pie šīs Agenskalna ēkas, un mēs vēlamies jums pastāstīt par problēmu.